nedrīkstat sadoties rokā, jo rokās sadošanās bija kā vienkārši simbolisks, bet ļoti stiprs signāls pasaulē. 1989. gadā jau par karogiem runāja un karogi kaut kur plīvoja. Mēs atbraucām tieši uz ceļu un stāvējām ceļā un es nespēju noticēt, ka tas ir noticis. Tikko vēl atpakaļ 5, 6, 7 gadus par to, ka nesa karogu vai dedzinājis vecits, lika cietumā. Un šodien mēs varam stāvēt sadavušies rokā, un šis karogs ir stāvējis ķēdē pie Siguldas un apliecinājis to, ka mēs varam lepoties ar savu valsti un mīlēt karogu. Mīlēt karogu šodien un sargāt, kā mēs to sargājām un mīlējām 89. gada ķēdē. Domājot par Baltijas ceļu, es varbūt sākšu no konkrētām lietām. Man ir nozīmīgi piespraust. Daudziem no jums ir, bet šī ir savādāk nozīmīga, jo te ir roka, kas tur 3 Baltijas valstu karogus. Tā ir nozīmīga no tā laika. Un tad otra lieta ir šis antīkais radio,